Labdien! Es esmu Ilze. Kā jau Ilze teica, es esmu ārste, esmu ģimenes ārste, un par ārsti es gribēju kļūt, kad man bija 3 gadi. Es tad visiem teicu, ka es būšu ārste. Toreiz gan es teicu, es būšu daktere. Kāpēc? Droši vien tāpēc, ka man mamma bija ārste, bet man arī likās, ka tas ir brīnišķīgi, ka tu vari palīdzēt, ja kādam ir grūti. Izārstēt, atbalstīt, saprast. Kāpēc ģimenes medicīna? Tāpēc, ka mācoties vēl toreiz Padomju Savienībā, man likās, ka mēs kaut ko daram nepareizi, ka viss ir ļoti sadalīts. Un es negribēju doties nevienā specialitātē, kad kaut gan sākumā domāju, būšu ķirurģe, kā visi jaunie ārsti. Viņi grib būt ķirurgi sākumā. Bet es sapratu, nē, man gribas darīt kaut ko tādu, kad es redzu to cilvēku visu. Un es aizrakstīju Veselības ministrijai, ka man ir vajadzīga cita izglītība, ka es pēcdiplomā gribu mācīties ģimenes medicīnu. Un tā tika izveidota toreiz pirmā rezidentūra ģimenes medicīnā pirms daudziem gadiem. Bet šodien es gribētu ar jums kopā padomāt par sievietes veselību. Es jūs visus aicinu šo minūšu laikā, kamēr es mēģināšu stāstīt savu stāstu, jums izveidot savu definīciju par sievietes veselību. Kas tad ir sievietes veselība? Ja mēs paņemam definīcijas medicīniskajā, literatūrā, tad medicīniskās enciklopēdijas definīcija saka, ka sievietes veselība attiecas uz medicīnas atzaru, kas koncentrējas uz tādu slimību un stāvokļu ārstēšanu un diagnosticēšanu, kas ietekmē sievietes fizisko un emocionālo veselību. Un tas ir dzimstības kontrole, krūtsvēzis, mamogrāfija, menopauze, hormonu terapija, osteoporoze, grūtniecība, seksuālā veselība, sievietu un sirds veselība, atcerējāmies par sirdi, labdabīgas slimības, kuras ietekmē sievietes reproduktīvo spēju. Vai šis tiešām ir stāsts par sievietes veselību? Es nepiekrītu. Lai gan es esmu ārste, es nepiekrītu, jo es ticu kaut kam citam, ka sievietes veselība ir kaut kas daudz vairāk. Un es domāju, ka Mary Shelley pirms 202 gadiem uzrakstījam savu grāmatu par Frankensteinu un uzdodam jautājumu vispār par to, kur virzās zinātne un kāds būs šīs zinātnes produkts, noteikti būtu ārprātā un būtu izveidojis jaunu Frankensteina stāstu. Bet kas tad ir sievietes veselība? Un vai mēs varam mainīt to, kā mēs redzam sievieti, kā mēs redzam viņas iespējas šajā mūsdienu sabiedrībā būt veselai un radīt? Radīt gan savus bērnus, gan savus darbus. Jāsaka, ka mēs dzīvojam laikā, ka brīnišķīgi notiek daudz jaunu atklājumu un notiek arī zinātniskās paradigmas maiņa medicīnā. Mēs 2500 gadus esam nodzīvojuši paradigmā, kur mēs redzam, ka cilvēks ir bioloģiska būtne un ka mēs viņu varam ārstēt. To mēs saucam par biomedicīnisko pieeju, ja biomedicīnisko paradigmu. Šo paradigmu pirms vairāk nekā 2500 gadu ievies Hipokrāts, jo pirms viņa tika uzskatīts, ka visas slimības, no kurām cieši cilvēki, ir Dieva radītas. Tās ir Dieva dusmu izpausmes. Un viņš par savu neprātīgo ideju, ka tās nav nekādas Dieva dusmas, bet paša cilvēka darbi, kas viņu noved tur vai pie šīs vai pie citas slimības, sēdēja cietumā. Par to, ka viņš domāja citādi, bet viņš izmainīja to, kā mēs domājam medicīnā, izmainīja to, kā mēs ārstējam cilvēkus un izmainīja mūsu pašu attieksmi
jo viņš teica, ka visu nosaka uzturs, fiziskā aktivitāte, fiziskā higiēna, tīrība, emocionālā higiēna un miegs. Pamatlietas, ko mēs zinām vēl joprojām. Bet 20. gadsimta beigas iezīmējās ar pavisam ko jaunu. Viņi iezīmējās ar paradigmas maiņu medicīnā. Un tagad mēs uz cilvēku skatāmies pilnīgi citādi. Mēs skatāmies uz viņu kā uz no psihosociālās pieejas. Mēs nedrīkstam redzēt tikai fizisku ķermeņu vai viņu vienu daļu. Mums jāredz cilvēks kopumā. Kādi tad ir tie atklājumi, par kuriem ir vērts zināt, lai veidotu savu definīciju? Pirmkārt, tā ir epiģenētika, nu jau arī oficiāli atzīta un lekcijās klausāma, bet tad, kad Bruce Liptons sāka savu ideju par epiģenētiku, viņš tika sākumā izstumts no zinātnes, no cienījamo zinātnieku loka, ja tā varētu teikt. Un ko tad saka epiģenētika? Viņi saka, jā, jums ir jūsu ģenētiskais kods, bet kā viņš strādās un kur gēni ieslēgsies, to nosaka tas, kas ir ap jums. Tas ir uzturs, tā ir vide, tās ir arī emocijas. Un tas, kas ir ap jums, caur jūsu katras 70 triljonu šūnu milzīgā kopuma sieniņu ieslēgs tos gēnus, kas jūsos darbosies. Vēl brīnišķīgs atklājums ir tas, ka katra šūna mūsos, un šūnas ir brīnišķīgs, jūs redziet, kā viņas izskatās mikroskopā, tas ir elektronu mikroskopā, ka katrai šūnai ir savs skelets. Jo līdz šim mums likās, cilvēkam, tur šūnas ir kā tādas, kaut kādas šķidruma daļas, bet viņās katrā ir savs skelets. Un katra mazā šūniņa jūt to, kādi ir audi ap viņu, vai viņi ir mīksti, vai viņi ir savilkti, un kā viss šie 70 triljoni kopā darbojas. Šie atklājumi ir neseni, faktiski tikai 5 gadus veci, bet viņi arī vēl vairāk apliecina šīs te jaunās medicīnas paradigmas nostiprināšanos un tālāk attīstību. Vēl ir interesanti atklājumi, ka cilvēka ķermenis ir kā vienots nesadalāms. Ir jauns anatomijas skatījums uz cilvēku, kurš faktiski saka, ka mums ir 3 lieli muskuļi. Ārējais, vidējais, kas ir no diagonālais, un iekšējais. Un tagad es jums gribu nodemonstrēt šo te iespēju. Paņemat savas rokas, aizliekam te aiz pakauša, pieliekam rokas, skatāmies uz priekšu, un tā, lai sajūtam to aizmugurs pauguriņu, un kustinam acis pa labi un pa kreisi un pa labi. Ko jūs jūtat zem savām rokām? Jūs jūtat kustību? Kad jūs kustinat acis, nepakustinot galvu, jūs jūtat kustību, savu muskuļu kustību zem pirkstiem? Nedaudz. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu acu muskuļi ir sasaistīti ar mūsu pakaušu muskuļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja mēs griezīsim galvu tālāk, viņiem visiem ir kopā jāstrādā. Un tā mūsu senā ideja anatomijā, ka no sākuma vienmēr mums aiziet mūsu signāls uz smadzenēm un tikai tad nāk atpakaļ, nav patiesība. Muskuļi sarunājās savā starpā un viņi sarunājās ar fascijas palīdzību. Fascija ir tas saistaudu kopums, ko mēs kādreiz uzskatījām kā vienkārši par muskuļu maisu, bet nē. Un šī te jaunā pieeja anatomijai skaidro ļoti daudz ko, kāpēc reizēm medicīnā cilvēkam sāp, bet mēs nevaram atrast, kas tad īsti sāp. Un vēl pats pēdējais ir zarnu smadzeņos, kas saka, ka viss, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam un kāds ir mūsu noskaņojums, nāk no mūsu iekšām, ja tā var izteikties. Tās ir tikai dažas jaunas lietas bioloģijā un medicīnā kā zinātnē, kas man ļauj dot citu sievietes veselības definīciju.
Es gribu teikt, ka sievietes veselība, tas ir līdzsvars stāvoklis starp fizisko, emocionālo un garīgo aspektu, apzinoties ikvienas šūnas, ikvienas kustības, ikvienas emocijas, ikviena maizes gabaliņa, ikvienas domas, ikvienas tikšanās, kā arī apkārtējās vides un dabas nozīmi šī stāvokļa sasniegšanā. Un tad mums ir pavisam cita aina par sievieti, par viņas veselību, par to, kas mēs varam būt, ja esam veselas, ko mēs varam darīt, ko mēs varam radīt. Un tāpēc es gribētu jūs visas aicināt nodziedāt vienu tautas dziesmu mūsu spēkam un stiprumam. Es gribētu aicināt Ilzi man pievienoties Solvitu un pievienoties jums visām šai dziesmai. Vārdi būs uz ekrāna, es paiešu nedaudz maliņā un dziedāsim. Dziedāsim, lai veselas mēs pašas un veselas nākamās paaudzes, jo viņas nebūs veselas, ja mēs nebūsim veselas. Gudrus vīrus
pēdējais pantiņš šai tautas dziesmā ir manis uzrakstīts. Jo viedas sievas mums vajag, un es jūtu, ka viņas ir, un mēs būsim. Paldies jums! Paldies! Paldies!